Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Labrītiņ šo rītiņ, šo skaisto, šo burvīgo rītiņu šajā jaunā sezonā. Visi svētki, visi atvaļinājums, mēs esam visi atpūtušies un tagad ķersimies atkal pie darba. Un ko es jums šodien gribu iesākt? Es gribu iesākt ar varbūt vispasaules, visekstravagantāko recepti, kas vispārīgi ir. Šī recepte saucās canard à la presse. Tie presētā pīle. Canard de Rouen à la presse, jeb presētā pīle, tik tiešām ir unikāla. Ne tikai garšas ziņā. Šīs pīles pagatavošanas un pasniegšanas rituāls ir viens no izcilākajiem kulinārajiem šoviem pasaulē. Šo vienreizējo recepti bija iemīļojuši gardēži un aristokrāti, bet savu ceļu uz slavas virsotnēm presētā pīle sāka 1890. gadā, kad tās gatavošanu savā uzraudzībā pārņēma restorāna La Tour d'Argent īpašnieks Frederiks Delērs. Viņš katram putnam, ko pasūtīja viesis, piešķīra savu kārtas numuru, un kopš tā laika La Tour d'Argent pīli ir nobaudījuši daudzi pasaulē zināmi cilvēki. Pīli numur 328 1890. gadā gardu muti notiesājis Edvards VII. Pīle numur 33642 tika pasniegta Teodoram Rūzveltam. Ar pīli numur 245 mielojies ASV prezidents Kenedijs, bet pīle numur 253 nonāca pie Čārlija Čaplina. Šis putnis bijis arī viens no Salvadora Dalī mīļākajiem ēdieniem. Miljono pīli lika galdā 2003. gada 29. aprīlī. Šīs dienas raidījumu mēs veltīsim šai klasiskajai un leģendārajai receptei. Parādīsim, kā pagatavot presētās pīles vienreizējo asins mērci. Otrajā kārtā pasniegsim pīles kāju ar gailenēm, bet raidījuma nobeigumā jūs gaida jauns konkurss no Stolar. Kas ir tik īpatnējs par šo recepti? Es teicu, viņa ir ekstravaganta, kulinārijas brīnums. Viņš ir, teiksim, varbūt viskaistākā recepte, ko pie galda var to pasniegt. Tas ir, ja tu patīk asins. Jo mēs nākam uz restorānu baudīt labu ēdienu, un šādā veidā mēs to pīli parādām. Mēs viņu tā nepasniedzam, mēs viņu parādām mūsu klientam. Tagad šī pīle, viņa nāk no īpatnē laukiem. Viņa nāk no Francijas, viņa nāk no House of Bourgogne, no Chalons, lai canard Bourgogne. Šī pīle ir tā pati pīle, ko viņa pasniedz tā slavenā restorānā, bet to de Argent Parizē. Fantastisks restorāns, augšā ēkas pašā jumtā, skats uz Notre-Dames katedrāli. Wow! Bet, kad šo te pīli pasniedz, tad neviens neskatās uz to katedrāli, jo viss skatās, kā tā pīle tiek viņa pasniegta. Tagad šī pīle, es jums stāstīju, viņa ir ļoti īpatnē. Viņa ir audzēta speciāli šai receptei. No gadsimtiem viņi ir bijusi savaļas, un tad viņi ir paņēmuši viņu un audzējuši viņus. Viņiem ir atļauts staigāt pa 30 kilometriem pie Atlantijas okeāna un līdz kāds 30 kilometrus iekšzemē, kur viņi brīvi staigā apkārt. Viņi ēd to, ko viņi grib. Tas nozīmē, viņi nēd to, ko viņiem spiež. Tad pēdējās nedēļas viņas ieliek vienā aplokā, un tad viņas nobeidz priekš sūtīšanas uz Tour d'Argent un šeit mums arī uz Vincentu. Tā, kas ir īpatne par šo pīli? Tagad aizaistāt ausis ciet tiem, kam nepatīk asins, viņi žnaudz nost. Viņi negriež rīkli. Es nezinu, kurš ir sliktāks, griezt rīkli jeb žnaudz. Bet tam asinīm visam ir jāpaliek iekšā tajā pīlē. Es pieminēju canard à la presse. Canard ir pīle. Kas ir presse?
Nē, tas nav nekāds vingrojums. Tas ir šis te verķis šeit. Ļoti, ļoti smags. Nu, kāds 15, 16 kilogramīgs viņš ir. Un kas te notiek? Viņš nav moku instruments, cik viņš varētu izskatīties. Mēs redzam, te smuks pīles kājas ir. Viņš ir domāts pīlei. Un ko mēs te darīsim? Es rādīšu jums procesu laikā, kad mēs nogriežam krūtiņu kājas nost. Visu to kaulu mēs liekam šeit presē. Mēs spiežam. Bet pagaidiet, neiet prom, es jums pastāstīšu tad, kad mēs to darām. Tagad es jums nerādīšu pie galda, jeb te ekrānā, kā mēs to galvu griežam nost, bet te viņi jau nogriezt. Šeit mēs esam sasījuši kājas. Kāpēc kājas sasit? Ne, ka viņš aizmuks projām vairāk, bet lai te, kur te ir plānāks pie tās krūtiņas, viņš nepaliek pa savus, kad mēs viņu cepam. Aknas mēs esam izņēmuši ārā, aknas, nieres un sirdi izņemuši ārā, un mēs esam viņu marinējuši madēra vīnā, konjakā, čiploks, rozmarīns, timijāns. Un pirms mēs to pīli apcepsim, mēs ieliekam tās aknas un tās nieres pašā pīlē, pīles izgriezumā. Skaistas aknas. Tuč ieberzam te sāli un melnos smaltos pipers. Un apcepsim, jeb kā mēs sakam, kulināriski brown. Tas ir viegli, tikai to ādiņu apcepsim. Tuč oliveļu. Un pannai jābūt tāda pakarstai. Un apcepam viegli. Te, kā viņš patīkam čurkste. Un pāris minūtes uz katru sāņu. Patīk, ka viņi ir apcept. Tuč, konjaku uzlējam. Un liekam, viņi cepis krāsnī 180 grādu tikai 15 minūtes. 15 minūtes pagājuši. Ņemam ārā. Apsidzam, un lai viņš atpūšās vēl 15 minūtes. Nu vai nu ar vāku, jeb ar foliju, apsidzam un atstājam viņu siltā vietā, nevis karstā. Voilà. Tad nākamā daļa. Iedomājieties, jūs sēžat restorānā, smuks balts galdāls, svecīte deg, viesņus tur staigā apkārt smaidīdams, un atnāk šefpavārs un pasniedz jums šādā veidā to pīli. Nekādu pliku krūtiņu, bet veselu pīli. Tagad parasti mēs divatā šo te pīli gatavojam pie galda, un es jums tagad rādīšu ceremoniju. Mēs izņemam ārā pirmo aknas. Redz, kur tā, viņas tāds pusjēlas ir. Un tā akna aiziet apakaļ uz virtuvi, kur viņi tiek sagatavot kā pastēta. Nākamā daļa mēs griežam kājas nost. Viena kāja un arī otra. Un kājas un akna, niera, sirds iet apakaļ uz virtuvi, kur otrs pavārs gatavo viņu priekš otrās kārtas. Voilà. Nākamais mēs griežam nost ādu.
jo āda ir samērā stingra. Un viņi ļoti, ļoti labi iet vēl atpakaļ nākamā mērķisē. Viena puse un otrā puse. Tour de Argent atver savas durvis 1582. gadā. Nu tā leģende stāsta. Tas restorāns palika ļoti, ļoti populārs ar aristokrātiem un karaļu ģimenēm. Karalis Luis 14. ir uzskatīts par Francijas lielāko gormanu, un arī šis iekļuva viņa ēdienkartē. Tad griežam krūtiņu no kaula nost, un jūs brīnīsiet, vai kur viņš vēl ir jēls. Nē, viņš ir tāds vidēji gatavs, un izskatās milzīgi liela porcija, bet kā jūs redzat, te ir ļoti, ļoti daudz kaula. Tātad krūtiņas ir nogriezts, mēs uzliekam vāku virsū, lai viņi turās silti, šitā paplāte ir sildamā, un turpinām gatavot mērci. Starp citu, jūs esat redzējis to filmu Ratatouille, to multeni, un kad parādījās tā filma Ratatouille, tad restorāna apmeklējums Tour de Argent milzīgi palielinājās. Tagad te mēs sāksim palikti brutāli. Ar nazi, es jums gribu parādīt, ir ļoti grūti, vienalga cik viņš ir sagriezt šo te. Ir vajadzīgs putnu šķēres. Un redz, kur tad tik viegli viņš griežās cauri. Un mēs sagriežam pie galda to pīles karkasu. Es tagad zinu, ka veģetārieši ir pārslēdzuši uz citu kanālu. Un tagad nākam pie tā interesantā gabala pie preses. Un prese šeit ir tāds grozs, un tajā grozā mēs liekam tos kaulus. Liekam to grozu presē, un tad sākam te griezt, it kā mēs meklējam naftu. Tagad zem šejienes vajag nolikt katliņu, un mēs sākam presēt. Un tūlīt sāk tecēt ārā tās asinis, tās sulas, tās stobra kaulu smadzenes. Šie parasti, ko mēs metam ārā, ir dodiem suņiem, bet te mēs zinām, ka šis tomēr ir tas labākais no viss. Un valā asinis, cik var izspiest, ir izspiestas, un mēs redzam, cik daudz te ir iztecējuši no tiem kauliem. Tagad šis ir tas labākais no visa pīles. Tagad, ko es jums tagad rādu? Parasti mēs esam 4 cilvēki iesaistīti, un paiet 10 minūtes šo recepti sagatavot. Bet viņi visi man pametuši, tas viens pats te. Tātad spiešanas process ir beidzies, mēs vācam nos preses. No kauliem, ko mēs darām, nemetam ārā, mēs viņus apcepam, un šeit atkal sanāk labs buļļons nākamā pīles receptē, kas man šeit ir. Tad nekas no šīs receptes neiet zudumā. Jau pēc īsas reklāmas pauzes mēs atgriezīsimies Mārtiņa virtuvē un turpināsim stāstīt par vienu no neparastākajām un ekscentriskākajām franču kulinārijas receptēm – canard de Rouen à la presse. Parādīsim, kā ātri un vienkārši pagatavot pastēti, pasniegsim presētās pīles galveno sastāvdaļu – asins mērci, bet nobeigumā jauns konkurss no Stollā. Paralēli, kamēr es to visu restorānā daru, Oskars virtuvē, viņš gatavo man to aknu pastēti. Taču sviestu mēs apcepam aknas. Un
viegli tā vidēji mēs viņus apcepam. Mēs pieliksim klāt tuč, konjak kaut cik tur jau ir tikai priekšgalva jums. Un tad ar rokas blenderi mēs sataisam pjurē no akmes. Un vola, pat minūte nav pagājusi, mēs nogaršojam. Tuč sāli un svaigi melnos pipars. Voilà. Un ieliekam tajā pašā traukā atpakaļ. Šo mēs arī paturam siltu. Un tagad mēs nākam pie grand finālī. Mēces gatavošana. Tad pirmo mēs karamelizējam medēru un konjaku. Uzsildam, aizdedzinam un lai viņš novārās patīkamā sirupā, lai viņš karamelizējās. Viss alkohols izvārās ārā, bet tā garša tur ir palikusies. Nākamo mēs lejam klāt to buļļonu ar sarkanvīnu mērci, lai tas uznāk uz burbuļu. Un tad mēs lēnam lejam klāt mūsu asinis. Un uzreiz tā mērce sāk mainīt krāsu. Viņa sāk palikt tāda dubļaina, netīra brūna un sāk biezināt. Un dabīgi tā nevar būt franču recepts bez sviesta. Un mēs iepatojam sviestu, lai iedot bagātību vēl, glazūru un vēl viņš sapietē to mērci dabiski, bez miltiem. Un ir tāds nerakstīts likums, kad pavārs pie galda neko negaršo. No es esmu šeit pastāstīt, ja sommeliers Raimunds Tomsons var garšot vīnu, tad es varu šo mērci arī baudīt, pirms es viņu uzlēju. Nav vārdi izgudroti jums pastāstīt, cik eleganti, samtaini, bagāti šī mērce garšo. Pārlējam to mērci uz mazāku katliņu. Un tagad tiešām nāks pie grand finālī. Un tagad tā krūtiņa ir turējusies mums silta, liekam uz dēļa. Un mēs viņu plānās šķēlēs griežam. Mēs pasniedzam mērci jūsu acu priekšā. Un es saku, ka nekas cits nav vajadzīgs. Te viss ir, kas ir vajadzīgs. Te varētu vienu suflē kartupeli pasniegt klāt, maz porciju, bet nekas vairāk jāiet klāt paša ēdienā. Ne pille, ne olīva, ne citronu šķēli, ne kāposta salāti. La presse de Canade à la presse. Es nevaru iedomāties, kas var būt labāks. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule Otrā kārtā mēs pasniedzam kāju, ja jums vēl apetītes ir. Un te es uzcepšu pāris gailenes. Et retombe tous deux épanouis, enivrés et heureux. Un rekur tā pīles kāja, mēs nobeidzam viņu cept virtuvē krāsnī. Mēs pieliekam klāt tuč frīzi, višķi olīveļu.
Un pieliejam vēl bišķi no tā mūsu asins mērces. Un dāmas un kungi, es jums pasniedzu Canade à la Presse otro daļu. Tad tikai Čikāgā, Parīzē, Ritas viesnīcā un šeiten Vincentā. Paldies jums šodien par jūsu fantastisko uzmanību šai ekstravagantai receptei. Jauns Stoller konkurss, par kuras valsts nacionālā ēdienu var dēvēt tika masala. Atbildi sūtiet uz zemāk norādīto adresi līdz 21. septembrī pusnaktī. Un balvas izlodze 28. septembra raidījumā. Balvā jūs vinēsiet Stoller Zie Multi Cooker un arī Stoller baristu kurku. Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stoller.